Es esmu smārts. Es zinu daudz, lai veiksmīgi uzsākt darba gaitas. Es jūtos droši visur, gan birojā, gan būvlaukumā. Turklāt, es zinu gandrīz visu par darba tiesībām. Bet, ziniet, tas nav viss. Man ir brīnišķīgs raidījums, kas saucās Smārts. Tur es pārbaudu Latvijas gudrāko skolēnu zināšanas par darba tiesībām un darba aizsardzību. Atcerieties, pirms nedēļas mēs noskaidrojām labāko komandu no Rīgas reģiona. Šoreiz kārta pienākusi Latgalei. Lai mūsu zināšana pārbauda notiktu godīgi un lai mēs veiksmīgi noskaidrotu uzvarētāju, mums ir nepieciešama žūrija. Ļaujiet iepazīstināt. Žūrijas vadītāja Latvijas Brīvo arotbiedrības savienības priekšsēdētāja vietniece Līvija Marcinkeviča. Latvijas Brīvo arotbiedrības savienības konsultants darba aizsardzības jautājumos Mārtiņš Pužuls. Latvijas Brīvo arotbiedrības savienības konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos Kaspars Rācenājs. Valsts darba inspekcijas eksperte nelaimes gadījumu un arotveselības jautājumos galvenā inspektore Inese Ušacka. Un akciju sabiedrības Grindex personāla departamenta vadītāja Dace Šaitere. Ar žūriju mums viss ir skaidrs. Spēle nevarētu notikt bez brīnišķīgām 5 komandām no Latgales. Un tā, Daugavpils 3. vidusskola, 11. A klase, zem kodētā nosaukuma 2. starts dzeltenajos kreklos. Rezeknes 6. vidusskola, 12. A klase. Komanda sauksies 6S. Atpazīsim viņus zilos tērpos. Balvu valsts ģimnāzija, 11. B klases. Komandā nosaukumu Dinamīts. Zaļās krāsas krekli. Oranžajā tonī mums tiks pārstāvēti Aglonas vidusskolas 11. B klases komanda Impulss. Un Ilūgstas sadraudzības vidusskolas 12. klases komanda ar nosaukumu Drošinātāji. Sarkani šodien būs. Kā jau skolā, mums bija jāveic arī mājas darbi. Katra komanda sagatavoja to, ko viņi uzskatīja par vajadzīgu, lai pastāstītu par sevi un sevi parādītu, protams, no labās puses. Tad nu lūkosim 2 komandu prezentācijas, proti 2. starts un 6S. Kas mēs esam? 2. starts! Mēs atbraucam, lai vīniet spēli Smārts! Mēs esam Daugavpils 3. vidusskolas komanda ar nosaukumu 2. starts. Un mūsu devīze ir: Ej, gaļi, nevaigies, un tev spēle pabeigsies! Mēs esam Rezeknes 6. vidusskolas komanda 6S! Mūsu devīze ir "Vērā spēlēt rast". Mēs esam iesaistījušies šajā projektā, domājot par savu nākotni. Mēs esam Netiecīgi, Saliedēti, Enerģiski, nopietni, atbildīgi, atsaucīgi, aktīvi, attapīgi, gudri, rādoši. draudzīgi. Latvija ir mūsu rokās! Un ko pirmais pārbaudījums ir klāt? Ļoti vienkārši jautājums, 4 atbilžu varianti, jāizvēlas pareizais. Gatavi? Un tā, pirmais jautājums. Kurikulum vitae nozīmē variants A – cīnies vienmēr, variants B – dzīves gājums, variants C – prasības celšanas termiņš vai variants D – karjeras izaugsme. Lūdzu, jūsu varianti. Pareizā atbilde ir B. Mēs runājam par dzīves gājumu. 2. jautājums. Pusaudzes darba likuma izpratnē ir persona. Variants A – vecāks par 15 gadiem vai kura līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai turpina iegūt pamatizglītību. Variants B
vecumā no 15 līdz 18 gadiem, kura nav uzskatāma par bērnu? Vai variants C, vecāka par 16 gadiem un nav uzskatāma par bērnu? Variants D, visas personas, kas jaunākas par 18 gadiem un turpina iegūt pamatizglītību. Lūdzu, jūsu atbildes. Pareizā atbilde būs B atbilde. Mēs turpinām. Darba devējiem ir tiesības uzteikt darba līgumu nekavējoties, ja. Variants A. Līgums tiek uzteikts pārbaudas laikā. Variants B. Darbinieks veicot darbu rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību. Variants C. Darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus. Vai variants D. Ja tiek likvidēts darba devējs, juridiska persona vai personāla sabiedrība. Jūsu izvēle. Pareizā atbilde ir B atbilde. Par mēnešiem nākamais jautājums. Bērnu kopšanas atvaļinājums nevar būt ilgāks par variants A 6 mēnešiem, variants B 12 mēnešiem, variants C 18 mēnešiem vai variants D 24 mēnešiem. Lūdzu, jūsu atbildes! Pareizā atbilde būs C atbilde. Stāsts būs par 18 mēnešiem. Mēs esam pusē, pirmajā uzdevumā. Kādai darba aizsardzības zīmju grupai pieder šī zīme? Variants A – rīkojuma, variants B – brīdinājuma, variants C – aizlieguma vai variants D – ugunsdrošības. Lūdzu, jūsu atbildes! Visi laikam zina, kad sprāks, ja? Pareizi. B atbilde ir pareizā. Kāda ģeometriska forma ir aizlieguma darba aizsardzības zīmei? Variants A – taisns stūris, variants B – trīsstūris, variants C – aplis vai variants D – kvadrāts. Lūdzu, jūsu variants. Pareiza atbilde būs C, tas būs aplis. Turpinam gatavoties darba drošībai. Atkal jautājums par zīmēm. Ko aizliedz attēlā redzamā zīme? Variants A – strādāt ar kailām rokām. Variants B – neuzmanīgi strādāt. Variants C – nepieskarties vai variants D – neatbalstīties. Lūdzu, jūsu atbilde. Visi zina, ka tur nedrīkst pieskarties. Kad nodarbinātais iziet ievada apmācību darba aizsardzībā? Variants A – mēneša laikā no darba uzsākšanas. Variants B – nedēļas laikā no darba uzsākšanas. C – uzreiz vai variants D – pirms darba līguma noslēgšanas. Lūdzu! Viedokļi mums ir dažādi, bet atbilde ir tikai viena pareizā, un tā ir C – uzreiz. Nav savu divi jautājumi, tik vien tā bēda, vai ne? Klausieties uzmanīgi. Darba devējiem uzteicot darba līgumu darbiniekam, kas ir arotbiedrības biedrs, arotbiedrības piekrišana ir jāsaņem ja. Variants A – darbinieks nespēja veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums. Variants B – ir atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu, vai variants C – darba līgums tiek uzteikts darbiniekam noteiktajā pārbaudas laikā. D variants – tiek likvidēts darba devējs. Lūdzu, jūsu variants. Bija sarežģīti, piekrītu. Pareizais būs A. Gatavi? Ļoti labi. Ja darba devējs vēlas atlaist darbinieku, bet arotbiedrība nepiekrīt darba līguma uzteikumam, darba devējs var. Variants A – atbrīvot darbinieku 1 mēneša laikā. Variants B – celt tiesā prasību par atbrīvošanu 1 mēneša laikā no atbildes saņemšanas. Variants C – celt tiesā prasību par atbrīvošanu 20 dienu laikā no atbildes saņemšanas. Vai variants D –
Celtiesā prasība par atbrīvošanu 7 dienu laikā no uzteikuma izsniegšanas dienas. Lūdzu! Aplaus jums, aplaus mums. Visi esat precīzi. B variants ir pareizā atbilde. Ar pirmā jautājumu pirmo daļu esam veiksmīgi tikuši galā. Tagad maz pauzīt, pēc tam uz skatuves aicināsim kapteiņus, bet tagad palūkosim, kā sevi prezentē Dinamīts un Impulss. Mēs esam Balvāls ģimnāzijas komanda Dinamīts. Mūsu devīze – viena galva labi, divas galvas vēl labāk. Bet desmit galvas sāksim spēks. To mēs pierādīsim mūsu komandas kapteinis Kristam. Paceļot gaisā, tikai katras rokas viens pirkstus. Skatieties! Intelekts. Ne skolai, bet dzīvei mācamies. Komanda Impulss. Paldies komandām par mājasdarbiem, bet kā jau solīju, krūtis izgriezuši, komandas vilcēju spēka kapteiņi ir savās vietās. Jautājums tikai un vienīgi viņiem. Darbinieks darba līguma uzteikumu no darba devēja saņēma 31. janvārī 2012. gadā. Kurš ir pēdējais datums, kad darbinieks var celt tiesā prasību par uzteikumu atzīšanu par spēkā nēsošu? Variants A – 29. februāris 2013. gads, 30. februāris 2012. gads, 29. februāris 2012. gads vai 1. marts 2012. gads. Komandas aplausus kapteiņiem. Viņiem noteikti vajadzēs uzmundrinājumu. Esmu saņēmis žūrijas vērtējumu un jāsaka tā. Neviens no kapteiņiem nav atbildējis pareizi. Vai kas no kapteiņiem var pateikt, kurā gadā februārī ir 30 dienas? Pareizā atbilde ir 29. februāris 2012. gads. Kā zināms, februārī nekad nav 30 vai 31 diena. Paldies kapteiņiem! Jācer, ka viņi turpinājumā stiprāk turēs savu līniju. Bet iepazīsimies tagad ar Ilūgstes sadraudzības vidusskolu. Mēs esam no Ilūgstes sadraudzības vidusskolas drošinātāji. Tie esam mēs. Mūsu komandas kapteinis ir Stanislavs. Mūsu devīze. Esi zinošs, būsi drošs, darbā visu saprotošs. Pienāca mūsu kārtā. Uzvarēt smartā! Kā nu gāja, tā nu gāja. Vajag aizmirst, mazliet iemācīties pareizās lietas un iet tālāk uz priekšu. Bet jebkurā gadījumā par pirmo uzdevumu izteiksies arī žūrija. Un es aicinu akcijas sabiedrības Grindeks personāla departamenta vadītāju Daci Šaiteri. Kopīgi jūs risinājāt un katrs atsevišķi šos uzdevumus, un var teikt, ka vissliktāk ir izdevušies otrais uzdevums un trešais uzdevums. Es gribētu teikt, ka otrais uzdevums jums noteikti nebija sarežģīts, bet jūs vēl bijāt mazliet apmulsuši un nebijāt ietuši šodienas atmosfērā. Es gribu teikt, ka ļoti svarīgs bija trešais uzdevums un ļoti svarīga bija šī atbilde, jo darba likumā ir tikai 2 punkti, kur rezultātā darbinieki var atbrīvot uzreiz un uz vietas no darba. Bet kas mani nepatīkami pārsteidz, tas ir kapteiņu spēle. Paldies žūrijai par komentāriem. Mēs ejam tālāk pie nākamā uzdevuma, un tas būs par darba drošību. Katrai komandai būs planšetdators, un tajā būs nofotografēta klasiska autoservisa aina. Šajā fotografijā būs dažādu formu mazi pleķīši, kur būs jāievieto drošības zīmes. Nu,
kur nu kurai vietai pienākas. Komandas, jūs esat gatavas? Mums kārtīgi aprīkot autoservisu ar drošības zīmēm. Aiziet! Labi, lūkosim, kā bija pareizi. Mums jānoformē ar drošības zīmēm autoservisu. Es aicinu žūrijas pārstāvi Latvijas Brīvo arotbiedrības savienības konsultantu darba aizsardzības jautājumos Mārtiņu Pužulu. Ikdienā, ja jūs, piemēram, esat tikuši tādā servisā pastrādāt, reizēm tādas zīmes nemaz nav saliktas. Jā, un ļoti interesanti, manuprāt, ka šīs zīmes relatīvi sakrita ar tām zīmēm, ko arī es biju salicis uz šīm, kā teikt, uz šīs bildītes. Tā zīmīte par atklāto uguni, kas ir pie tās zaļās miskastītes ielikta, jā, tā ir domāta, ka noteikti tai miskastē tiek samest dažādi, kā teikt, slauki, kas ir izmantot mašīnas remontā. Blakus tālumā, jā, tā zīmīte par nelietot atklāt uguni. Ja? Tā ir ļoti līdzīga zīmīte, tur arī kāda kasta stāv. Pēc tam noteikti visai grīdai attiecās zīmīte, kas atrodas pašā apakšā labajā pusītē, uzmanības slidena grīda. Un noteikti šīs rīkojuma zīmes par to, kas ir jālieto darbā šajā servisā, tā ir noteikti jālieto ķiveri, noteikti jālieto brilles, aizsargbrīles un noteikti jālieto darba apavi. Un tagad man ir priekšlikums palūkoties, ko jūs esat sadarījuši. Un vispirms es aicinu parādīt mums autoservisu, kuru ir aprīkojuši Daugavpils 3. vidusskolas komanda 2. starts. Rēzeknes 6. vidusskolas darbiņš, komanda 6S. Ejam tālāk. Balvals ģimnāzija 11. B klase, komanda Dinamīts. Nu, neko uzspridzinājuši jūs nesat. Aglonas vidusskolas 11. B klases komandas darbiņš, jeb komandas Impulss sastrādātais. Un visbeidzot, Ielūgas sadraudzības vidusskolas padarītais. Drošinātāji, ko jūs tur esat salikuši un sasvītrojuši. Paldies žūrijai, bet es arī neesmu mājās slinkojis. Es Smārts esmu sagatavojis vienu kārtīgu aploksņu uzdevumu. Negluži tur ir nauda iekšā, bet uzdevums, piemēram, kā aprēķināt algu. Tagad es jums došu aploksnītes, tur iekšā ir visi uzdevumi. Jūs čakli ķeraties klāt. Lūdzu jums. Jūs skatāties, kas ir otrajā aploksnē. Man jūs jāiepriecina. Visas aploksnes ir pilnīgi vienādas. Pilnīgi vienādas. Un arī uzdevumi tajās. Risiniet, rēķiniet, meklējiet pareizās atbildes. Mēs ar jums tiekamies pēc reklāmas. Esam atpakaļ. Es joprojām esmu Smārts un ap sevi aicinu Latvijas labākos jauniešus. Mēs visi kopā mācamies un arī pārbaudam savas zināšanas par darba tiesībām un darba aizsardzību. Šie ir jaunieši no Latgales. Viņi ir labākie. Un šodien mēs noskaidrojam to pašu labāko Latgales komandu, kas iegūst ceļazīmi uz lielo finālu. Pirms reklāmas komandas saņēma milzīgas aploksnes, kurā bija ļoti daudz uzdevumu. Nu, piemēram, kā pareizi sarēķināt savu darba algu. Tas ir ļoti svarīgi, vai ne? Piekritīsiet. Nu, lūk, kā tad komandām ir gājis ar visiem aprēķiniem, apcerējumiem un secinājumiem? Mēs dosim vārdu žūrijai. Valsts darba inspekcijas eksperte nelaimes gadījumu un arodu veselības jautājumos galvenā inspektore Inese Ušacka. Prieks, ka dažas komandas ir izrēķinājušas tomēr pareizi, bet lielākās kļūdas ir tādas, ka viena no komandām neprot, vispār neredz virsstundas,
kā tādas. Nu, ja jūs būtu darba devējs, tad noteikti no darba inspekcijas jums būtu izrakstīta, tā teikt, prēmija. Tātad soda nauda, ja, par tādu algas aprēķināšanu. Un tad viena komanda virsstundas ir apmaksājusi tā, kā jāmaksā par naktsstundām. Tātad 50% apmērā, nevis 100% apmērā. Tātad pareizais rēķinājums un pareizā atbilde būtu tāda. Tātad februārī bija 168 stundas, tas ir normālais darba laiks. Tātad 12 stundas ir virsstundas, kuras tiek apmaksātas 100% apmērā. Smarts bez draugiem nav īsti smarts. Tāpēc es smarts lūdzu palīgā savus draugus, kas arī šonedēļ izspēlēs vienu dzīves situāciju, kurā tad arī mūsu spēles dalībniekiem vajadzēs saskatīt pārkāpumus gan darba drošībā, gan arī darba tiesību jautājumos. Šonedēļ lūkosim, kā klājās manam draugam Andrim un firmas izpilddirektorei Agnesei. Labvakar, priekšniec. Labvakar, Andri. Man te tāda lieta, šodien vadība nolēma, ka mums būs jāatlaiž darbinieki, štatu samazināšana. Tā kā tu esi pats jaunākais mūsu uzņēmumā, tad, diemžēl, mums būs jāšķiras. Bet kāpēc es? Es taču neko neesmu pārkāpis. Es nekad nekavēju darbu un vienmēr esmu visu izdarījis labi. Klienti taču nav sūdzējušies. Tā ir sanācis, tur neko nevar darīt. Un es jau arī tās lietas neizvēlu. Juris jau 3 nedēļas nav nodevis atskaits un kavē darbu. Tad viņu vajag atlaist. Jā, visi jau zina, kāds ir Juris. Bet viņš taču ir lielā šefa brālēns. Tu pats saproti. Vai arotbiedrība piekrīt manai atlaišanai? Kāds tur sakars tavai arotbiedrībai? Labi, tā tad strādās līdz nedēļas beigām, un pēc tam tev ir jāmeklē cits darbs. Kad es saņemšu algu, pabalstu un atvaļinājumu naudu? Par iepriekšējo mēnesi algu saņems tad, kad grāmatvedi teiks, ka kontā ir ieskaitīta nauda. Tas arī viss. Ko neatbildi? Sēž gandrīz iznīku. Runāja priekšniece, man atlaiž. Ko? Vismaz paskaidroju, kāpēc? Es negribu par to runāt. Nekas, man ir 2 mēnešu laika, es zinu, kā ar šitādiem cīnīties. Es iešu uz darba inspekciju. Jā. Sados viņiem pa biksēm ritī. Komandas, viss skaidrs? Lūdzu, rakstam, ko redzējāt, piedzīvojāt, fiksējiet pārkāpumus, vienmēr sakot, visas netaisnības, lai mēs varētu sadot pa biksēm. Komandas noteikti ir izdarījuši savus secinājumus un ir gatavs mūs ar tiem iepazīstināt. Pirmie sāks Daugavpils 3. vidusskolas 11. A klases komanda, 2. starts. Jā, pirmkārt, darba devējs darbinieku diskriminēja pēc vecuma. Viņš pateica, ka viņš to atlaidīs, jo tas ir visjaunākais uzņēmumā. Otrakārt, viņš deva priekšrocību radiniekam, kāda bosa radiniekam. Treškārt, darba devējs pabrīdināja darbinieku tikai pirms nedēļas par atlaišanu. Tālāk, darbiniekam vajadzētu iet uz tiesu, nevis uz darba inspekciju. Par redzēto un iespējamiem risinājumiem mums turpinās stāstīt šoreiz Rēzeknes 6. vidusskolas 12. A klases komanda 6S. Diana, lūdzu! Nevar atlaist vecuma dēļ. Otrais, nevar atlaist bez arotbiedrības piekrišanas. Atlaišana nav motivēta. Galvenajam varonim ir mazāk nekā 2 mēneši, lai iesūdzētu bijušos darba devējus. Principā mēs tūlīt situāciju spridzināsim, jo nākamā situācija šķietinās komanda Dinamīts un komandas pārstāv Madara. Lūdzu! Tātad, mūsuprāt, darbinieks nedrīkst tikt atlaists bez rakstiska dokumenta. Radu būšana, tā teikt, nedrīkst iespaidot darba attiecības, un tam nav nekāda sakara ar to, vai darbinieks var tikt atlaists vai ne. Alga, pabalsts un atvaļinājuma nauda jāsaņem tajā pašā dienā, kad darbinieks tiek atlaists, un nevis kādā citā dienā, kad tiek ieskaitīta nauda kontā. Viens no Ilūgstas sadraudzības vidusskolas drošinātājiem turpinās. Staņislavs, lūdzu. Mēs konstatējam tādus pārkāpumus kā diskriminācija, tā, ka neprasīja arotbiedrības atļauju,
Tas, ka atvaļināja jau pēc nedēļas. Vēl bija tas, ka sūdzību var iesniegt tikai mēneša laika, nevis 2 mēnešos. Ko oranžēs aturaties? Stulīt punktu pieliks Aglonas vidusskolas komandas pārstāv Mārīte. Tā, nu mēs saskatījām šādas kļūdas. Caur internetu nedrīkst atlaist no darba. Menedžera atlaist nedrīkst, tas ir jādara tiešiem darba devējiem. Algai ir jāizmaksā regulāri, nevis pēc sava prāta. Darba inspekcija nenodarbēs ar šādu jautājumu risināšanu. Skaidri, kodolīgi, izsmeļoši. Paldies Mārītei, paldies komandas vieniem no drosmīgākajiem. Vārds žūrijai, un šoreiz Latvijas Brīvo arotbiedrības savienības konsultantam darba tiesisko attiecību jautājumos Kasparam Rācinājam. Pēdējais uzdevums ir izturēts veiksmīgi. Pirmais, ko darba devējs bija pārkāpis un kas man ļoti patika, ko teica pēdējā runātāja, ka darba līgumu nevar uzteikt caur internetu. Tas bija ļoti interesanti atbilde, līdz ar to tas, kas ir jāievēro darba līguma uzteikuma forma. Un tā ir tikai rakstveidā. Otra lieta attiecībā uz to, cik ilgs laiks iepriekš ir jābrīdina par to, ka darbinieks tiks atlaists. Darbinieku skaita samazināšanas gadījumā tas tiešām ir 1 mēnesis. Nākošā lieta - arotbiedrības piekrišana ir jāsaņem, ja darbinieks ir arotbiedrības biedrs. Līdz ar to uzteikt bez šīs piekrišanas darba devējs nedrīkstēja. Nākošā lieta ir, ko darīt, ja ir saņemts šāds uzteikums. Pareiza atbilde bija tāda, ka tiešām Valsts darba inspekcija ar šādiem jautājumiem nenodarbojas. To var izdarīt tikai tiesā un nevis 2 mēnešu laikā, bet 1 mēneša laikā. Tā kā malači jūs esat, kas to esat iegaumējuši, un cerams, ka jums darbā nenāksies ar šiem jautājumiem tik ļoti uztraukties. Nu, ko Latgale? Mums būs tikai 1 komanda, kas jūsu reģionu pārstāvēs Latvijas finālā. Rezultātus aicinu paziņot Latvijas Brīvo arotbiedrības savienības priekšsēdētāja vietniecei Līvijai Marcinkevičai. Šodien, neskatoties uz to, ka uzvarētājs vai finālists būs viens, ieguvēji un uzvarētāji jūs esiet noteikti visi. Bet punkti ir nežēlīgi, un jūs paši redzējāt un jutāt savus spēcīgākās puses, bet arī savus trūkumus, savus problēmas. Kopā ar citu reģionu komandām no Latgales finālā startēs Aglonas vidusskolas. Kā Aglona ar jums lepojās? Kā Latgale ar jums lepojās? Jūsu komandas nosaukums ir Impulss. Kas jums deva to impulsu darīt un iet un uzvarēt? Uzvarēt? Nē, nu saprotiet, ir kaut kāda lieta, kas mūs kaut ko pamudina, un tas bija laikam tas impulss. Impulss ir visur, viņš pamudināja mūs piedalīties konkursā, nu laikam arī uzvarēt. Nākamnedēļ skatītāji mēs noskaidrosim labāko komandu no Kurzemes. Tiekamies pēc nedēļas. Paldies jums par darbu! Paldies jums par darbu! Paldies par darbu! Paldies par darbu!